Sveiki! Es jums īsi izstāstīšu, kā izskatās gļēvi, stulbi, prasti, valsts augstas amatpersonas meli. Un tātad, atceraties, pirms pāris dienām Latvijas teritorijā ielaidās un šeit, ko gribēja, to darīja vairāki ārvalstu droni. Starp citu, valsts augstākās amatpersonas, tās pašas, kuras aicina ieklausīties tikai oficiālajos informācijas kanālos, joprojām nav spējušas vai vēlējušās pateikt, kuras valsts droni tie īsti bija. Tad, nu lūk, pēc šī drona pasākuma, jeb kā to pēc savu saimnieku uzdevuma lielā vienprātībā sauca Vienotības kabatas augšķu mēdī dronu incidenta, aizsardzības ministra izstrādājums gļēvais un melīgais Andris Sprūds, tā vietā, lai uzņemtos pilnu atbildību par šo te Latvijas drošības sistēmu acīm redzamo izgāšanos, paziņoja divas lietas, ka pirmām kārtām, ja nu viņu akurāt atlaidīšot no amata, tad viņš respektēšot šo lēmumu. Un otrā lieta, parasti pasaulē cilvēki, augstas valsts amatpersonas, kas trekni rī nodokļu maksātāju naudu, tad, ja šo amatpersonu atbildības jomā kaut kas notiek, ļoti svarīgs, šīs amatpersonas pārtrauc visas mazsvarīgās lietas, atgriežas no komandējumiem, atvaļinājumiem, nolien no, labi neteiksim no kā, un atgriežas darbā. Andris Sprūds, būdams īpaši melīgs un īpaši gļēvs, izdarīja kaut ko pilnīgi pretēji. Paziņoja, ka viņam lūk ir steidzami nepieciešams atvaļinājums. Ģimenes, kur ir daudz svarīgāka par valsti, ģimenes apstākļu dēļ, proti esot mirusi persona, ko viņš nosauca par savu bērnu vectēvu, un tāpēc viņam esot jādodas atvaļinājumā. Ārpus Latvijas. Tik tālu viss zināms. Vienlaikus ar dronu krīzi Andrim Sprūdam, pat esot atvaļinājumā, tātad jau vakar 8. maijā, kad bija viņam atvaļinājuma pirmā diena, uznāca milzīga vārdiskā caureja. Andris Sprūds sociālajos tīklos rakstīja, solīja, aicināja, vēlreiz solīja, apņēmās un tā tālāk un tā tālāk. Labi. Šodien 9. maijs, un Andris Sprūds turpināja savu vārdisko caureju. Uzrakstīja kaut ko par Eiropas, kaut ko turpi citēja Raini un tam līdzīgi. Taču, kā jūs labi zināt, meliem ir īsas kājas, un it īpaši stulbu nelietīgu meļu meliem ir īsas kājas. Kā gadījās, kā ne, Andris Sprūds savam telefonam nebija izslēdzis tā saucamo lokāciju, latviski sakot, jeb atrašanās vietas funkciju. Un tā no Andra Sprūda ieraksts šodien priekšpusdienā parādījās ar atrašanās vietu. Kā jūs domājat, vai tā bija kāda Polijas pilsēta, kur Andris Sprūds devies, lai sērotu par savu bērnu vectēvu? Nē, atrašanās vieta Andrim Sprūdam, šī tvīta autoram, joprojām bija Rīga. Acīm redzot, stulbajam melim kāds to pateica, un pēc neilga laiciņa Andris Sprūds tvītu izdzēsa un atlika atpakaļ no jauna, 11:58 minūtēs, jau bez savas atrašanās vietas norādes. Andrim Sprūdam droši vien neviens nebija pateicis, jo, protams, kāpēc, lai aizsardzības ministri kaut ko tādu zinātu, ka internetā ir ļoti grūti izdzēst pēdas. It īpaši, ja šīs pēdas ir atstājis gļēvs, melīgs stulbenis. Un tā tad pavisam vienkārši. Andris Sprūds apgalvoja publiski, ka viņš lūk ņem atvaļinājumu, lai dotos uz ārvalstīm sērot par savu bērnu vectēvu, kurš devies viņsaulē. Andris Sprūds ir melojis. Andris Sprūds šodien atrodas, kā tas izriet no viņa tvīta, nevis tālajās vai tuvajās ārzemēs, bet tepat Rīgā. Andris Sprūds kārtējo reizi
ir melojis. Kad jūs vēlēšanās skriesiet balsot par progresīvo partiju, kur Andris Prūde jau ir uzlikusi uz reklāmas plakātiem, atcerieties, komunisti melo vienmēr. Progresīvie kā komunistu pēcteči melo vienmēr. Viņi jums piekrāps un melos, kad vien tas viņiem būs izdevīgi. Neticat, paskatieties uz aizsardzības ministra izstrādājumu Andris Prūdu. Visu labu!